Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim vienu no populārākajiem un vislabāk pārdotajiem kompaktajiem SUV pasaulē. Kopš Tucson pirmizrādes 2004. gadā no Hyundai rūpnīcas konvejeriem noripojuši vairāk nekā 7 miljonu šādu crossoveru, un šobrīd mūsu rīcībā ir šis spilgti krāsotais, uzlabotais 4. paaudzes Hyundai Tucson. Tam pie stūres šodien sēdīsies rakstniece Zane Zusta. Viņa ir diplomēta žurnāliste, bet rakstniecībai pievērsās 2015. gadā, debitējot literatūrā ar sirsnīgajām bērnu grāmatām par mazo rotaļu pūcīti Uci Puci. Tagad Zane ir arī scenāriju autore, dramaturģe un žurnāla Uci Puci redaktore. Plašāku atpazīstamību viņai atnesa darbi Tarakāni manā un arī tavā galvā, un vēlāk arī virkni citu grāmatu, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas izpelnījušās lasītāju atzinību. Taču Zane raksta arī dzeju. Pirms 3 gadiem debitēja bērnu dzejā, bet nu pat oktobrī izdots pirmais dzejas krājums pieaugušajiem – Mīļākā melleņu mētra. Es visu laiku kaut ko meklēju, un dzeja tā ir tikai viena maza šķautne, ko es varu parādīt no sevis, kas manī mīt iekšā, jo es esmu gan tāds ātrs autobraucējs, nu ne ātrs pārgalvīgs, bet ja brauc, tad brauc, un ja raksta, tad raksta. Un ja raksta, tad var rakstīt gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan bērniem dzeju rakstīt, gan pieaugušajiem dzeju rakstīt, gan lugas rakstīt, gan scenārijas rakstīt. Tā kā uz visām pusēm tie ceļi veda. Tāpat kā iela, tāpat arī rakstnieku ceļi. Es sev saucu par pilnu laiku rakstnieku, kas ir tā diezgan liela privilēģija, jo daudz rakstnieki rakstniecību apvieno ar īstiem darbiem. Bet es tiešām rakstu, jo es pelnu rakstīšanu, un tās grāmatas nu jau ir skaitā 13 grāmatas latviešu valodā, un daudzas no tām ir tulkotas ārzemēs, Ķīnā, Lietuvā, Igaunijā, Maķedonijā, un tajos plauktos viņas ir. Ja nemaldos, tieši Tucson bija pirmais modelis, kurā Hyundai ievies tā devēto Parametric Dynamics dizaina valodu. Šie auto priekšējie lukturi ir integrēti radiatoru režģī un kļūst redzami tikai pēc to ieslēgšanas. Uzlabotajā versijā daudz pamainījies dienas gaitas lukturu dizains. Agrāk bija 10 sekcijas, tagad 8. Protams, izmainīts arī bumperu un sliekšņu dizains, bet pats galvenais ir tas, ka Tucson ticis pie jaudīgiem Matrix LED pamatlukturiem, kas spēja automātiski pielāgoties braukšanas apstākļiem, optimāli izgaismojot ceļu un vienlaikus neapžildinot citus satiksmes dalībniekus. Līdzās tam visam, lai padarītu savu Tucsonu īpašāku, piedāvājumā ir jaunie disku dizaini un 9 gan spilgtas un pamanāmas virsbūves krāsas. Tā kā šī ir man pirmā pieredze, braucu, teikšu tā, ļoti gludi un mīksti un jūtos diezgan labi, labāk nekā es atbraucot jūtos. Man te patīk arī viss tāds, es ieraudzīju, ka kamēr mēs stāvējām, tur ir tādā kameriņa, kas man rāda, kas aizmugurē notiek. Ja runājam par dzinēju izvēli, Tucson savā ziņā varētu saukt par savas klases čempionu. Cenu lapā atradīsiet gan vienkāršus benzīna dzinējus, gan klasiskus dīzeļus, arī 160 zirgspēkus jaudīgus 48 voltu hibrīdus, tāpat arī pilna hibrīda versijas ar 215 zirgspēkiem un pat plug-in hibrīdus ar 252 zirgiem, ar kuriem 100% elektriskā režīmā var nobraukt līdz 50 km. Transmisiju klastā pieejamas gan 6-pakāpju manuālās, 7-pakāpju divsajūgu, gan arī 6-pakāpju automātiskās kārbas. Un lielākā daļa dzinēju pieejami arī ar visu riteņu piedziņu. Tas nav pieklājīgs jautājums prasīt sievietēm par zirgiem, bet man šķiet, ka viņi brauc ļoti labi un uz ceļu jutos droši, un es varēju gan sekot jums, gan iekļauties plūsmā. Perfekti. Man patīk tas mīkstums, tā sajūta, ka tu esi tagad tādā spilvenā. Ļoti mīksta sajūta, braucot ar viņu. Hyundai Tucson ir tehnoloģiski moderns un drošs auto. Euro NCAP testos tas ieguvis 5 zvaigznes, un tā aprīkojumā atradīsiet gan adaptīvo kruīza kontroli, aklās zonas asistentu vai, piemēram, priekšējās sadursmes novēršanas sistēmu. Atgriežamies pie uzlabojumiem, tad, kā redzēt, visas lielākās pārmaiņas atrodams tieši šeit, salonā. Paskatieties uz šo izliekto displeju. Patiesībā te ir apvienotas divas 12,3 colu matricas. Viena paredzēta digitālajiem instrumentu panelim, otra skarienjutīga, un izmantot to varēsiet, lai konfigurētu savu auto dažādiem
dažādus iestatījumus. Bet, distancējoties no digitālajām tehnoloģijām, man patīk, ka Tucsona salons ir gana praktisks. Te daudz dažādu lauktiņu un nodalījumu mantu glabāšanai. Salona ietilpība ir tiešām liela. Man, kā jau es minēju, man ir 2 lieli pusauga bērni ar garām kājām, un viņi būtu ļoti priecīgi būt šajā salonā, jo manā mašīnā viņi bieži vien sūdzās, ka viņu kājām ir pārāk maz vietas, un te ir, tā daudz vietas, te būtu ļoti viņiem ērti. Tā kā es arī jūtos, ka man tas salons nespiežās virsū, ka viņš ir tāds gana plašs. Un vēl, ja esat jauna auto meklējumos, pilnīgi iespējams, ka šis ir īstais brīdis tā iegādēji, jo visiem Hyundai modeļiem, ne tikai Tucson, Scandi Motors noliktavas izpārdošanas laikā pieejamas pievilcīgas cenas. Tucson bāzes modeļa cena, kas aprīkots ar 1,6 litru benzīna dzinēju un 6-pakāpju manuālo transmisiju, ir 28 400 eiro. Savukārt labi aprīkotu 48 voltu hibrīdu ar 7-pakāpju DCT ātrumkārbu šobrīd var nopirkt par nepilniem 36 000. Es domāju, ka randiņu noteikti varētu atkārtot. Tā ir labā zīme, jo parasti jau, kad mēs ejam uz randiņiem, tad mums ir jāzina, vai būs otrs randiņš, un es noteikti ar šo mašīnu gribētu otru randiņu. Sākumā, protams, iekāpjot bija mazliet jāpierod un jāsaprot, kāds ir tas jaunais materiāls, kurā ir iekāpts. Bet ar 20 gadu braukšanas pieredzi tomēr arī te var ātri visu saprast, kas ir kas. Īsais apkalpojums, tas, ka mašīna ir augstāka, tas, ka tu uz ceļa jūties drošāk, var neiekrist kādā sniega kupenā. Un, es domāju, ka Latvijā ar mūsu lielajiem sniegiem, kad viss sasnieg un ir gan apgrūtinoši braukt, tas varētu būt liels plus. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.